Ir prieks un gods būt šeit, un arī, ka viņi man nosauc par draugu, tas ir arī īpašs status. Un varbūt negluži tie visi 20 gadi, bet kādu 11 būs droši. 15, jā, lūdzu jāatcerās. Droši vien atceries to dienu, kad mēs satikāmies Olimpiskajā centrā, kur bija, jā, te bija Baltas dziesmu svētki. Un katrā ziņā ir liels prieks redzēt attīstību, ne tikai profesionāli, bet arī garīgu attīstību. Ja, un ir vienmēr būt atrasties starp talantīgiem cilvēkiem. Ja, jūs varat, šeit ir īpaši talanti, un dziedāšana tas nav tā māka, tas ir ļoti nopietnas darbs. Protams, bez talanta tas nebūtu tas, ko mēs šodien šeit dzirdam, jo, kā jau tu pirmie teici, tad cilvēki dalās divās kategorijās. Es mazliet tā pa savam traktēšu. Ir tādi, kuri grib, bet viņiem nav. Ir atkal tādi, kuriem ir, bet tie negrib. Bet šeit ir tas ideālais termins, ka grib un ir. Tā kā paldīsim šo mirkli, jā, jo, pirms es tiešos pie nopietnām lietām vēl viens tās joks, jo šis nav tas gadījums, kā šajā anekdotē, kad sieva ir, viņai patīk dziedāt, un viņa jautā vīram, kādu dienu saka, Pīteris, saki man lūdzu, kāpēc vienmēr tad, kad es sāku dziedāt, tu ej ārā uz balkonu. Saka, nu kā, tas ļoti vienkārši, lai visi kaimiņi rāst, es tevi nesu. Bet tas, ko mēs dzirdam šeit, tas patiešām ir skaisti. Un es vēlos nodziedāt kādu dziesmu. Un arī šī dziesma, kā daudzas no šodien dzirdētajām, būs par mīlestību. Lai dzēr ik viens, kas sausumā ir cietis. Tad dzīvā lietus milzu lāsēs, atveldzējas katras sirds. Lai izskautušās pļavās ziemī, siet mūs požās krāsās sniedz. Piepilnās ar tavu spēku, viens, kas bijis skumju mākts, kas mitīs asarās un sāpēs, teikt, tevi līgsmēsā, lai līgst pār mums, tavas mīlas lietus, lai dzēr viens, kas sausumā ir cietis, tik graustas smalkā zemē krīt. Sāks jaunas dzīvības astus cīts.
mīlas lietas, lai dzer ik viens, kas sausumā iecietas, lai līst, pār mums, tavas mīlas lietas. Tavas mīlas lietas, lai dzer ik viens, kas sausumā iecietis, ik grauds, kas augās zemē krīt, sāks jaunas dzīves asmas dzīt, lai līst. Īstenībā man diezgan neparasti bija klausīties šīs dienas koncertu, jo, lai arī mēs atrodamies baznīcas telpās, mēs atrodamies dienumā, bet šī nav kristīga grupa. Bet es saskaitīju vismaz 4 lūkšanas. 4 vienkārši dziesmas, bet 4 lūkšanas, varbūt būs vairāk. Un es ļoti daudzās dziesmās dzirdēju gan vārdu Dievs, kad Jēzus Kristus, un es gribu ticēt, ka tie nav tikai vārdi, jo ziniet, arī kristieši lieto klišejas, ir standarta izteicieni un pazīšanās zīmes, bet būtiskais nav ieraugāms, būtiskais nav tur. Svarīgi tas ir, kam tu tici, kas ir tavā sirdī. Un es gribu teikt, Lūcīt, Tev paldies. Bībelē teikt tāda vārdi, ka ja koka sakne ir svēta, tad tas viss koks ir svēts. Savā ziņā tu esi kā sakne. Es saku šim veidojumam, šai grupai, tu nes arī galvenu atbildību par to. Man ir prieks par to redzēt, kā tu ej, lai Dievs tevi svētī. Un es gribu jums novēlēt, lai jūs ticat tam, ko jūs dziedat. Dziesmas tās nav tikai dziesmas, tas ir kaut kas vairāk, jo Dievs ir teicis, ka no sirds pārpilnības mute runā. Un es no sirds novēlu jums, lai tas, ko jūs dziedat, tas notiek arī jūsu dzīvēs. Un es vēlos mudināt vienu dziesmu. Es īstenībā arī balstās lūkšanā, ko jau šodien dziedāju, tā tautā saukt par tēva reizi. Īstenībā tas ir Jēzus Kristus kalnas prediķa noslēgums, kurā viņš visu rezumē, un viņš saka, jums būs lūk šādi. Un tā būtība ir tā, lai nāk tavu valstību un lai notiek tavs prāts. Kas ar to ir teiks? Ka nevis mūsu cilvēku prāts un gribu notiek, bet tā notiek Dieva prāts. Un Dieva prāts būs vienmēr vispareizākais un vislabākais. Jo, ja mēs meklējam dzīvē mīlestību, ka mēs zinām, ka tā ir, tā nav mūsos, tā ir Dievā. Paskatieties uz bērnu sejā. Šie bērni ir lielāki, bet tie mazie, kas te bija, tad es paskatos, viņiem redzu tur Dievu. Tā nav nejaušība, tā nav fizioloģija. Tas ir mīlestības brīnumdarbs, ko ir paveicis Dievs. Un, jā. Lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts. Lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts. Like
radīgi kaut ko daudz vairāk, nekā mēs varbūt esam spējuši iegūt un spējuši vēlēties vai gribēt. Un ziniet, Dievs ir radījis cilvēku pēc savas līdzības, ne tikai ārēji, bet arī iekšēji. Un viena no lielākām dāvanām, kas mums ir, tā ir brīvā griba. Tad mēs varam gribēt vai vēlēties, mums ir ļoti šī izdevās, bet mēs neesam marionetes. Tad šis jautājums ir, vai tu gribi vairāk nekā par to, ko tu redzi, vai ko šī pasaule tev spēj piedāvāt. Jo tev nepietiek vien labi izskatīties, un tu negribi no patiesības bēgt. Jo tu neproti melot sev un citiem, un kā drēbes ilūzijas dēļ. Tāpēc vārdiem ir šīs debesis par zemām, tavai gaitai ir šis skrējiens pārākās, tavai laivai ir šī pārāks, tavai sirdī šī spēle lēta šķiet. Tu gribi daudz vairāk, kā tikai dzīvi izpildīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā savas vēlmes piepildīt, tu gribi daudz vairāk. Jo tev nepietiek vien labi izskatīties, un tu negribi no patiesības bēgt. Jo tu neproti melot sev un citiem, un kā drēbes ilūzijas dēļ. Tu gribi daudz vairāk, kā tikai dzīvi izpildīt, tu gribi daudz vairāk. Tu gribi daudz vairāk, kā savas vēlmes piepildīt, tu gribi daudz vairāk. Tāpēc mēs tik mieries visi tā, klājīgi. Bet, jā, vienu gan var, es domāju, šajā brīdī konkrēti. Kārtīgi aplaudēsim vēlreiz un pateiksim paldies. Paldies! Jā, varbūt mēs arī gribēsim vēl nedaudz vairāk kaut ko šovakar. Vēl viss nebūtu, nav, kā saka, izsacīts, mīļa draugi. Un, jā, nezinu, vai nākamā dziesma arī būs kaut kas tāds, ko nevar vairāk ņemot
vērā, ka solisti būs veseli 2, tātad jau ir jābūt vairāk. Jo nākamajā dziesmā, kas saucas Cik brīnišķīgs savs vārds, valdība šonakar pievienojas arī jūras apmetīgs Edvards Griezē. Bet tu ko, Lūcija, tu taču pazīsti mani un tu zini, ka 20 gadu jubilejā es tā vienkārši nevaru uznākt un kaut ko nodziedāt, man arī kaut kas muļķīgs jāpasaka. Un kad pirmo reizi es saņēmu uzaicinājumu šo koncertu, Agnesīte mums uzrakstīja, kad ja mēs varam atceramies kādu jautru stāstu vai piedzīvojumu, kas mums bijis kopā ar Lūciju. Un tad es mēģināšu izstāstīt tā īsumā savējo Lūciju, lūdzu nedusmot, tas nebija ar domtiem apkaunot vai kā, tas bija vienkārši paši stāsts tā iesēdies. Un es tiešām mēģināšu pastāstīt. Un tas bija, ja nevaldos 5-6 gadus atpakaļ kārtējies Rīgas brauciens, un, protams, starp citu Lūcija nav mums tik skārt, mēs mājumceļā iebraucām nopirkām hotdogus un hamburgerus, tā kā tam ir laikam izņēmums. Un jā, un mēs braucām mājās, un tieši tajā dienā, kad bija vārda diena, un, protams, Lūcija pēc 5 minūtēm kāds zvanīja un sveica. Un jā, māju ceļā mēs kaut ko runājam, un Lūcija pēkšņi atkal atskan zvans, viņa runāja, es pievēršos blakus sēdētājiem, turpina sarunu. Un es jūtu, kāds man pieskarās un pavalku sānu, un es pagriežos, ieraugu Lūcijas šoka, pilno sašatušo seju, viņa man saka, Eči, es pazaudēju desiņu. Un vislabākais bija tas, ka viņai pie kājām priekšā stāvēja maisis ar tikko nopirktiem tērpiem. Un tā sineķi un kečupa atklātā desiņa bija iekritusi tajā tērpu maisā. Un lūdzu, piedod, ka es nebiju spējīgs tam palīdzēt bez šo desiņu. Jūs bija tāds smieku pārņemts. Un jā, šis bija tāds sirsnīgs pārsīkojums. Un es gribēju pateikt, ka paldies Lūcija par šiem jautrējiem un smieklīgajiem brīžiem, kas mums modīja kopā. Paldies tev, Lūcija! Lai skan. Hallelujah.
Paldies, Valdī, paldies, Edvardam, paldies! Ui! Nē, tas nav nekāds, kas saka, mājietis, nemaz. Un vēl arī nebūtu bija draugīgi, ka mēs neesam noslēguši mūsu koncertu programmu, kā tuvojas jau šī 20 gadu, kas saka, koncerta, iznāciens tādām noslēgumam, bet vēl ir pāris interesantu atmiņu. Man te Agnēs tikko pačustē, es domāju, ka to projām var mazliet šeit ieskicēt. Jā, tā varbūt nav tik daudz mana atmiņa, cik manas pārdomas, kaut kas, ko es par jūras akmentiņiem esmu domājusi, jo man liekas, ka Ija lieliskāku nosaukumu mums nevarēja iedot, un es mēģināšu paskaidrot, kāpēc man tā šķiet. Nosaucot bērnu popgrupu jūras akmentiņu vārdā, mums mazajiem ventspilniekiem tiek iedots ļoti spēcīgs kods neatņemam identitātes sajūtu. Mazi ķipari iesāk dziedāt un paši to nemaz neapzinoties ar savu sirds nodarbošanos, viņi nesīs savas pilsētas vārdu tuvu un tālu, jo jūras akmentiņā nemaz nevarētu būt kādā citā pilsētā, Valmierā, Alūksnē, Rīgā. Jūras akmentiņi piesien pie savas vietas, neļaujies akmēm izrauties, pazaudēties, tie vienmēr atgādina, kur ir mājas. Otrkārt, man šeit tas ir ļoti spēcīgs vārds. Akmenim ir plaša simboliska nozīme, mūžīga stabilitāte, spēks, izturība. Akmenī ir miera un kopāturēšanās spēks. Savukārt jūra ir mūžam mainīga, maiga un masa, dziļa un lēzuma, strauja, rimta, tumša, mirdzoša, kāda mēs to vēlamies. Un jūras spēks ir spējā palikt pie savu es, neskatoties uz to, kādu formu tā ieņēmusi. Un to mēs akmeņos esam iemācījušies. Dziedāt visdažādākajās nokrāsās, formās, koņkārtās, bet nekad nezaudēt savu īsto es. Un visbeidzot, jūras akmentiņos ir spēcīgs izturības un tiekšanās uz pilnīgu kods. Jūras oļi, rīti guļ pludmalē, kamēr tiem pāri spelojas visdažādākie viņi. Maigi un klāstoši, asi vēji traukti, lieli, mutuļojoši, mazi un vizoši. Viņi, kas katrs mūs nopulē, noslīpē, norīvē, padarot mūs mirdzošu klubus. Tad pilnība nekad netiek sasniegta, un mēs vienmēr sniedzamies pēc to, kā vairāk, kļūt vēl gludākiem, spožākiem. Un mūs pulējuši ne tikai ārēji viņi, bet mēs paši viens vai otru esam arī gribējušies, klapējušies, citušies un verzējušies. Mēs vienmēr esam procesā. Jūras akmentiņi, tāpat kā Rīga, nekad nebūs gatavi, un tāpat kā jūra nekad nebūs izsmaļami. Mēs vienmēr iesim tālāk, tieksimies uz kaut ko vairāk. Un vēl jūras akmentiņi ir tā akmeņu strēle, kas viens pie otra guļ Ventspils pludmalē. Tie nav tie vientuļie lielie akmeņu stāvokļi pludmalē, kas stāv vienpatīgi un atstatus. Jūras akmentiņi ir tusiņš. Tā ir kopā būšana, tā ir draudzēšanās, tā ir ģimenes dzīvēšanās, tas ir komandas darbs. Tā ir kopīga turēšanās pretī vilnim un laišanās pa vilnim. Un tāpēc man vienmēr ir prieks ar lepnumu teikt, ka es esmu jūras akmentiņš. Nekas jau nebeidzas. Daudz laimes mums visiem. Kopā turēšanās, jā. Kopā turēšanās un mājas izjūta. Tas ir pats galvenais viņa darba. Ja tu jūties kā mājās, tad, protams, tev aizvies tas viss tas, par ko varbūt tu ikdienas steigās vieno bruģi. Tu domā, tas man izdarīts. Bet tā kā šeit, Ventspils pilsētas baptistu baznīcā, te arī mēs jūtamies kā mājās, jo akmentiņiem šeit ir bijuši vairāk koncerti, un mēs esam ļoti pateicīgi, tāpat kā mēs sakām, mums lielot paldies visiem, kas mūs klausās, kas mūs mīl, tāpat sakām paldies arī baptistu draudzei. Tāpēc viņa draugi arī nākamo dziesmu laikā aicinām sniegt savu ziedojumu baznīcai, to mēs vēlamies dāvāt no savas puses un pateikties un izdarīt to labu, kas ir nepieciešams, lai baptistu draudzi pastāvēt arī turpmāk. Mīļie draugi, ziedosim nākamo dziesmu laikā, bet turpinājumā skanēs arī dziesmiņā. Nekas jau nebeidzas, un patiesi vēl tieši šai brīdī nebeidzas. Un es redzu koku ēnas stāv, dzīvoju kalnu krastā. Tas nemaz nav tālu, tas nemaz nav tālu.
mīļie draugi, šajā brīdī man ir jāteic, ka vēl viena dziesma ir dziedama, un tā ir dziesma, kas mums ir bijusi īpaši svarīga. 98. gadā mēs aizbraucām uz Itāliju un dabūju to pilnu vietu. Vai Grand Prix, pareizāk sakot. Un toreiz tā bija dziesmiņa būt vējiņi, Jāni Lūsēns elastīja dziesma, un tad mēs dziedājām Ilienu imās. Šajā brīdī man Dievs teikt tā, lai šis apvienotais koris man tiešām būtu šī vārda pilnā nozīme, tad man ir jāicina visus šeit klātesošos apmetiņus, kas jau tad ir dziedājuši. Lūdzu, būs klavesiem. Edīt, tu šeit tuvākā, tāpēc diemžēl es zinu, ka tev būs kāds kājās. Klāsi, jā, lūdzu, līga, ādara brēļiem, jā. Lūdzu, brēļiem, edīt, līga. Kādu pirmā, tāpēc mēs varētu teikt. Pirmā izvārkuma taisnēs, līga vārdā.
Paldies, ka iemācījāt mums atbildības sajūtu un mīlestību par to, ko mēs darām. Jūs iemācījāt mums nekad dzīvē nepieļaut kaut ko izdarīt par otru prātu. Jūs iemācījāt darba ētiku, kas nozīmē, kāpēc vienkārši var darīt kaut kā, ja var izdarīt lielisku. Jūs iemācījāt atbildības sajūtu tikai pret apkārtējiem skolotājiem, par to, ka mums ir dzīvi biedriem, tagad pret sevi, nekad neatļaut sev palaisties un iemācīties uz kaut ko vairāk. Pārliecība, drošība par saviem spēkiem, bet nekad iedomīgi un sevis pārvērtēšana. Vienmēr ar kājām uz zemes un pieturties uz debesīm. Kad mēs neticējām, ka mēs varam, jūs vienmēr teicāt uz priekšu, nepadomieties, saņemieties, netīkstēt, jūs visu varat, un mēs neticējām. Paldies, ka jūs bijāt par mani, jūs mūs gājāt, un jūs mūs mīļojāt. Jūs bijāt prasīga, uzstājīga, nepārlūdzama un vienmēr ļoti dodoša. Jūs vienmēr spējāt pārkāpt nesaskaņām, jūs piedāvāt mums visu, un nekad neatkāpāties no savas pārliecības. Jūs ar savu komandu, maziem, ļautiem apmeņģiem, ļaujam kļūt uz spožiem pieras pagadiem un teņiem. Jūs mums dodat skūtījumu, jūs ļaujat izkopt mums spožu, tīkumu veidulu, bet vienmēr sirdī saglabājot saules siltumu, patieso priedes, miera, izturības un mīļumu kodolus. Paldies! Priecīgs, ka mēs šobrīd varam pavadīt daudz vairāk laika kopā vēl nekā pirms gada, jo šogad es kultūras centrā strādājot ar Luciju satiekos gandrīz katru dienu. Kādam nākotnes plāniņus, var sapot, esam kļuvuši par biznesa partneriem. Jā, tāpēc, Lucija, es priecājos, ka tu kļuvi no manas bērntākas pasniedzējs, kā arī bija, jā, tu esi man kļuvis par pirmkārt padomdevēju, par loģisku kolēģi, loģisku saku. Ir loģiski, ka tas ir tāds. Un, protams, par to, ka mēs varam būt akar apmetiņu kopā. Bet es tev dāvināšu tādu lietu. Šī, protams, notītības atšķirībā no tās kopības sajūtas. Bet tomēr Lilija, man liekas, tā šodien tiek stāvtas. Vēl es tev dāvināšu konfektes maestro. Kāpēc? Tāpēc, ka manuprāt, Lucija ir mūsu Ventspils maestro. Jo, tāpat kā viņš, kad pieskarās kāda, kā saka, objektam, vai tas ir kāds projekts, vai kas, tā tas ir zeltāns. Lucija arī, ja viņa dara, ja viņai neinteresē, tad viņa nemaz nekam tur neķerās klāt. Paldies tev, Lucija! Mīļie mani vecāki, rādi Ventspilnieki, jūs varbūt brīnīsties, kāpēc es izvēlējos, es parunāju ar saviem kolēģiem, kāpēc es izvēlējos tieši baznīcā šos 20 gadus. Un par šiem visiem 20 gadiem es gribu par visiem jums pateikties, tikai Dievam paldies, jo ir bijuši jauki brīži un ir bijuši skumjas. Un es neesmu viena komandā, un man ir vēl kolēģi, bet viss, kas man ir apkārt, tā ir jūs, vecāki, bērni, un bez Dieva ziņas tas nebūtu. Un varbūt jūs domājat, ko tu pārspīlē vai kā, bet atzīstaties paši sev, kad mums iet slikti, jūs sakat, ak, Dievs palīdzi. Un kad ir labi, tu pasaki, ai, nevajag, čau. Nu tā, bet varbūt ne visi, bet ir daļa. Man ir prieks, kad man varbūt mammīte no bērnības, es nāku no Aglomas, no Latgales, un es augu kristīgā ģimenē. Varbūt man mamma, man vecāki ir sējuši to man. Un tāpēc varbūt man Dievs iedeva jūras akmentiņas. Jo es strādāju vispār izglītojušās skolā, kur es negribēju pēc tam strādāt, jo bija jāraksta tās vienādās programmas katru gadu. Es gribēju kaut ko savu. Un es pateicos tiešām Dievam par šiem 20 gadiem, par šiem maniem bērniem, par tagadējiem jums vecāki. Es pateicos Dievam, ka viņš man atved uz Ventspilu, kur es
izveidot ģimeni. Es pateicos Dievam par saviem kolēģiem, kas man apkārt strādā. Jūs šodien tikai cildinat Lūciju, bet nav tā. Man apkārt ir fantastiski cilvēki. Es nezinu, vai kāds varbūt ir no domas šodien, vai es zinu, ka priekšsēdētājs skatās basketbolu, viņš man zvanīja un teica, vai viņam ilgums laikam nav. Bet toties es redzu, ir mūsu kultūras centra darbinieki. Valda, Gunda, kas viņi pretpīts jau stāv, bet tie vārdi netiek. Un viņi man ir lielākie padomu devēji. Un arī tie, kas mūs atbalsta. Es arī gribu Valdiņams pateikties. Mēs aplausus. Saraksts diezgan nav daudz, bet ir. Bet vispirms maniem kolēģiem. Igor. Mēs viņu saucam par Igoriņiem. Bērni apsēžaties. Sagaidīsim liels aplausus Igoram. Viņiem tur palīdz un tā, bet viņu idejas un viss Igors mums ir komponists. Es zinu, ka mums šī grāmatiņa noderēs. Katru gadu, pēc 5 gadiem, man ir viesis Valdis, kur es uzskatu jau par savu akmentiņu komponistu un viss. Pateicamies bērni Valdiņam. Bet man jau kaut kā tā izveidojas, ka tad ir koši vecāki. Es tagad patīkam vecāki. Ja es saku, mīļie, man vajag palīdzēt, tad viņi saka, jā, cikos vai būs. Cik jauki, vai ne, tādiem strādāt. Ja, un tā man ir 3 tēvi, piedodiet. Jūs pat tiem šoferiem laikam, bet tā, tomēr tās sievietes ir tās stiprākās. Īvetiņa, Graudiņa. Īvetiņa piecelies. No šiem vecākiem, viens no vecākās paudzes, otrs no jaunākās. Ieviņa Lūse. Sagaidas, Ieviņa tā, kas mums Ziemassvētku vecīgi raksta vēstules, ko mums vajag. Un tā kā jaunākās paudzes mums ir Tīnai mamma. Viņa atgana Lūdzi, ka jau Lūdzi kaut ko prasa, jāpūs, piecelies, kur tu esi man. Reko, Linda Prūse. Tad ir pelnījuši arī mani lielie bērni, kas man jau palīdz un prasa padomu. Es vēl neteikšu, ka es esmu veca, bet, jāskatās, ko mode piedāvā, bet es visu neņemu pretī. Vai ne, bērni? Mēs skatāmies tekstus ļoti, ko mēs dziedam. Tāpēc ir citreiz dziesma ir skaista, bet teksts ir briesmīgs. Un tiešām tā kā Valds teica, mēs skatāmies, ja ko tu dziedāsi, to tu sludināsi. Un tāpēc man no veciem bērniem, no veciem akmentiņiem ir daudz palīgu.
Bet kā vienu es ļoti gribētu pateikt, ka mēs ikdienā gandrīz katru otro dienu prasu padomu. Tā ir mana meita, kas ar strādā bērniem. Meitīt, paldies tev, ka tu arī atbrauc. Līdzi tev atbrauc. Tīmums uz Eirovīziju, koreogrāfiju pamāc. Bet citreiz pasaka, Līdzi, paldies tev. Ja Līvai mazs bērniņš vēl vakar tikai mēnesi piedzīv, un tāpēc mēnesīts palīd. Tad man vēl ir jauki bērni tādi, kas mani Kaspar, lai arī tu mīrīgā. Bet es tev katru reizi zvanīju, kad vajadzēja press relīzi. Jo Kaspar strādā īstas līnijas. Man mīļa Agnesī, tu esi ļoti bieži viesis pie mums. Arī Ziemassvētkos, paldies tev. Bet ko es gribu vēl lielu paldies pateikt šīs baznīcas saimniekam, pašam galvenam, mācītājiem Pēterim Tervitam. Kas izturēja ar saviem bērniem. Un bija tas, ka ne jau pasaulē ir viss, kas spīd, ir skaists. Tev jābūt ir savā dvēselē dziļākam, savā dvēselē saprotošākam, ko es mācu saviem bērniem. Cik grūti tas nebūtu, bet es viņiem mācu. Es negribu, lai viņi visi būtu mākslinieki, bet es gribu, lai viņi izaug stipri cilvēki. Lai viņi mākās pasaulē par sevi. Lai viņi zina, uz ko viņi tiektos, un lai ko bērni nebūtu beiguši jūras akmeņģis, es vienmēr zinu, kur viņi ir. Paldies jums arī vecākiem visiem, kas te ir, un paldies jums Ventspilnieki. Mēs jūras akmeņģi dziedāsim un ziedēsim vēl. Jā. Apvienība, te jau vairs nav grupa, te ir koris un ārkārtīgi daudz lietas ir faktiski Ventspils pilsētas lepnums. Jo viņi ir pirmie, kad viņus vajag šeit pilsētā jebkurā koncertā. Viņi tai pašā laikā ir spējuši sagatavot programmas un būt festivālos, konkursos, no kurienes viņi mums atveduši ir daudz zelta, sudraba, Grand Prix medaļu. Viņi ir tie, kas vienmēr ļoti rūpīgi un ārkārtīgi kvalitatīvi iestudē savas programmas. Un faktiski, ja mēs atceramies jūras akmeņģiņu sākumu, tad bija tā, ka tā bija Lucijas ideja, viņa neatkarīgi rosījās, un tad, kad viņa bija jau dziedājusi, un pilsētā viņa bija sadzirdējuši, tad viņa kļuva par mūsu pilsētas tādu muzikālu vienību, ar kur mēs ļoti lepojamies. Ārkārtīgi daudz bērnu šeit dzied, viņi visi ir ārkārtīgi atraktīvi. Viņi prot uzvesties uz skatuves, viņi var būt arī aktieri, kā mums nu pat noteikti vērojāt izrādē, par kuru ļoti labas atsauksmes, mēs lepojamies par šādu izrādi. Lucija ir 20 gadu jubilejā izveidojusi kopā ar saviem bērniem. Un, protams, šodien nekas jau nenotiek tāpat kā bērni, talantīgi un atraktīvi, bet viņiem ir nepieciešams ļoti talantīgi, godprātīgi un mērķtiecīgi pedagogi. Un es šodien gribu teikt milzīgi lielu paldies visiem
uzgavilējām iedzīvotīši, mēs, protams, es vienmēr kolektīvi jubilējā saku vienus tos pašus vārdus. Es nevaru neko citu izdomāt. Ja man būtu miljonus, es jums uzdāvinātu, bet man nav miljonus. Tāpēc mēs varam tikai dot jums savu palīdzību un spēka maizi, garu maizi, stiprinieties, mācieties un naudziet tālāk. Paldies jums visiem! Jā, zēni lielie, saņemat maizi, bet kā? Mums vēl ir apsveicēji no pirmās ģimnāzijas, cik es redzu. Nākat te meitenes. Sāk. Nāc vien. Labvakar! Es nāku jūs sveikt Ventspils centra sākuma skolas vārdā, un īpašs prieks man ir par bijušajiem, esošajiem un nākošajiem centra sākuma skolas jūsu akventiem kopīgajiem bērniem. Māte Enterodē teikusi, ka cilvēka balss ir pats stiprākais instruments. Un tas ir kā dzīves sirds. Un mans novēlējums, mūsu visu centru sākuma skolas novēlējums, lai no šiem skaistajiem pumpuriem tu spētu vēl izveidot ziedošu pļauju. Nekas jau nebeidzas. Kad mēs nolēmām, ka vecām vārdā arī gribam pateikt ko mums bērnu audzinātājiem, abām Minkām, Lūdzu un Jolandai un arī Igoram, prātā ienāca dzejolis. Ir tādi cilvēki, sirds ļoti dzīvi. Es zināju, ka tā būs. Liekas, nekā viņi neapjauž, bet pašā dziļumā mīlestība nobrāstām rokām akmeņus lauž. Mēs gribam jums pateikt, vispirms Lūcijai, paldies, ka tu izdarīji pareizo izvēli pirms 20 gadiem. Paldies visām skolotājām. Lielāko paldies, ka gribu sveikt Ingai par dēliem. Otrai Ingai un Jolantai par pacietību, kur jūs veltat šiem mazajiem, kas priekšā bija vienkārši fenomenāli šodien. Paldies jums, bērni, ka jūs esat izdarījuši pareizo izvēli. Šīs jūsu skolotājas jums ir parādījuši tikai vienu no daudzām iespējām, ko cilvēks dzīvē var iemācīties. Jūs iemācīsieties rakstīt, lasīt, tamborēt, šūt, spēlēt basketbolu, bet dziedāt, to visu nevar iemācīties
tāpēc paldies jums par to, ka jūs to darat. Dāvanā tev jau starp atmietiņiem pēles, kurš mācēs izmantot pēc vajadzības. Te gāja runa par to, ka miljonas nav pat uzdāvināt. Es saku, ka tu esi viena liela miljonāra, jo tas miljons ir šeit, šeit ieguldīgi polisi, un gandarījums, ko tas sniedz 20 gadu garām, un paldies par vecākiem. Tas mana